Trešdienās, 16:10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:00. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LG Cargo, SIA PMK, SIA Pata, SIA Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries. Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji! Atkal ir trešdiena un raidījums Bumba grozā par un ap lielo basketbolu. Kopš pagājušā raidījumā ir aizvadītas 2 spēles un izcīnītas 2 uzvaras. Trešdien mājas spēlē ar BK Latvijas Universitāte un sestdien Jūrmalā ar BK Jūrmala Fēniks. Un šodien pie mums studijā viesojas 2 basketbola kluba Jēkabpils basketbolisti – Mārtiņš Kravčenko un Oskars Virsis. Sveiki, puiši! Sveiki! Sveiki! Šodienas raidījumā iesākumā, kā jau ierasts, mazliet parunāsim par aizvadītajām spēlēm, un raidījuma otrajā daļā tad basketbolisti atbildēs uz klausītāju un līdzjutēju iesūtītajiem jautājumiem. Tad sāksim. Trešdien, 13. novembrī, Jēkabpils sporta namā notika spēle pret Latvijas Universitāti. Oskar, tu pildīji komandas kapteiņa pienākumus, vai ne? Jā. Varbūt tu arī pakomentē spēli. Kā tu vērtē, kā jums izdevās? Gala iznākums spēlē jau bija patīkams, bet tāpat spēle nebija viegla, un to mēs zinājām jau pirms pašas spēles. Pirmkārt, Latvijas Universitāte ir tāda nestandarta komanda, bez izteiktiem gariem spēlētājiem, un spēlē bez kaut kādas sistēmas, tikai tāda streetbola veida basketbolu, un pret ko parastām komandām ir grūti. Un otrs, mums vēl ir problēmas ar rotāciju, jo ir vairāk spēlētāji traumēti. Rināls nespēlēja, tad arī Lebovics bija atgriezies, tikko var teikt. Bet beigās saņēmāmies un to spēli novedām līdz iznākumam, kāds mums ir vajadzīgs. Protams, galvenais ir uzvar, bet vajag piedomāt pie pašas spēles, un lai ar katru nākamo spēli mēs spēlētu labāk, lai nebūtu mums viss jāatstājas beigām. Spēlē tiešām spriedze bija jūtama, un es domāju, ka mums Jēkabpiliešiem, kas bija aizgājuši apstīties spēli, tad arī ļoti patika tas foršais iznākums, ka tomēr spēles otrajā pusē saņēmāties un uzvarējāt ar 84-69. Bet sestdien Jūrmalā basketbola klubs Jēkabpils tātad cīnījās ar BK Jūrmala Fēniks. Mārtiņ, pastāsti par šo spēli, kā jums gāja izbraukumā, kā veicās? Mēs gaidījām, ka būs tiešām grūta spēle, bet varbūt arī beigās nesanāca tik grūti. Beigās tas rezultāts varbūt nav tik liels, bet spēles sākumā mēs jau kontrolējām visu spēles gaitu un pat izvirzījāmies drošā vadībā. 3. ceturtajā un 4. sākumā pat bija vairāk nekā 20 punkti, un tad es domāju, beigas tik slikti nospēlējām, jo sākām gaidīt, kaut kāds 8 minūtes pirms beigām jau sākām gaidīt spēles beigas un vienkārši nespēlējām. Un līdz ar to viņiem tā bišķi spēle aizgāja, un tas sākās tur mazas problēmas, bet tāpat spēle vinnējām. Tas pats galvenais. Tāpat uzvara 93-81. Kaut gan, tajā pēdējā ceturtdaļā kaut gan zaudējām par kaut 12 punktu, man liekas. Bet bijāt iekrājuši smuku pārsvaru un viss beidzās labi, tā teikt. Tā, nākamā spēle būs tikai nākamā trešdien, 27. novembrī sporta namā, tepat Jēkabpilī, pret komandu Liepāja Trio, bet par šo spēli tad parunāsim nākamajā raidījumā. Tas būs trešdienas raidījums. Tagad jums ir brīvāks laiks no spēlēm, gan BBL, gan LBL. Ko jūs darat šajā laikā? Es saprotu, jums ir spēles, bet brīvajā laikā kā jūs to pavadat? Tāpat jau brīvā laika īsti nav. Jo arī tad, kad nav spēļu, tad mums ir vairāk jātrenējās. Tas atkal mums tā kā mazāk patīk, jo, kad ir spēļi, tad mazāk ir treniņu, vairāk spēļu. Tagad atkal otrādi nav spēļu, līdz ar to mēs vairāk trenējamies. Un tāda īsta brīvdiena, bija 18. novembris brīvdiena. Gājāt skatīties salūtu? Jā, protams, ka varēja atzīmēt valsts svētkus ar ģimeni. Pastāstiet, lūdzu, man ļoti arī interesē, un arī klausītājiem, kādā pozīcijā jūs katrs spēlējat un kādi jums ir galvenie pienākumi laukumā. Es saprotu, ka tādi lielākie fani ar lielu pieredzi un zināšanām varbūt to visu zina, bet mūs klausās ļoti daudz klausītāju, un es domāju, tas būtu interesanti visiem. Oskar, varbūt pastāsti sākumā par sevi. Es laukumā pildu aizsargu funkcijas, arī šeit spēlēju par saspēles vadītāju, tas ir nepieciešams, bet mans galvenais uzdevums ir spēlēt aizsardzībā un arī palīdzēt kaut ko uzbrukumā.
Vai tu vienmēr esi bijis aizsargs savās iepriekšējās sezonās? Jā, es vienmēr esmu bijis aizsargs. Mārtiņ, un tu? Es arī spēlēju aizsargu pozīcijā, bet tur ir iedala vairāk. Citreiz ir aizsargs, uzbrucējs un centra spēlētājs, vai arī ir tur 1., 2., 3. numurs, 4., 5. 5. būtu centra spēlētājs. Mēs ar Oskaru esam tādi 2., 3. numuri. Bet galvenās funkcijas nav. Tas aizsargs nenozīmē, ka mēs tikai aizsargājamies. Mēs arī uzbrukam. Un, protams, no maniem arī daudz gaida, daudz precīzi trīspunktniekus. Pagaidām tas izdodas tā. Es pats uzskatu, ka ne visai. Pret Latvijas Universitāti noslēgumā tik skaits bija 3-punktnieks. Gadās, bet vajadzētu biežāk. Tā kā ir pie kā strādāt un cerams, ka sezonas turpinājumā būs labāk. Labi, paldies par atbildēm. Pagaidām tagad dosimies nelielā muzikālajā pauzītē, un pēc tam jau turpināsim ar klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Trešdienās, 16:10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:00. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LG Cargo, SIA PMK, SIA Pata, SIA Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries. Jūs klausāties raidījumu Bumba grozā, un mūsu šodienas viesi ir BK Jēkabpils spēlētāji Mārtiņš Kravčenko un Oskars Virsis. Un pirms raidījuma mēs aicinājām basketbola fanus un arī mūsu klausītājus iesūtīt puišiem jautājumus. Un paldies visiem, kas iesūtīja, jautājumi ir ienākuši, un tad ķersimies klāt. Un pirmais jautājums ir Oskaram, un to ir iesūtījis Matīs Indriksons. Oskar, kā tu vērtē savas sezonas, vai tās ir labi izdevušās? Kurš ir to spilgtākais notikums, mirklis, panākums? Es domāju, mans sezonas ir diezgan normāls, bet, protams, es pats. Es domāju, arī komandas, kuras es spēlējuši, arī gribējuši, lai es labāk spēlēju. Pa lielam viss ir bijis tā, kā tam ir jābūt, un viss, kas notiek uz labu. Un cerams, ka manas tās labākās sezonas vēl ir priekšā. Nevis jau viņas ir bijušas. Un spilgtākais brīdis manā karjerā viennozīmīgi ir Eiropā ar Latvijas U-18 izlases izcīnītā bronza Spānijā, kur mēs bijām pirmā vīriešu komanda Latvijā, kas izcīnījusi kaut kādu medaļu. Pēc tam to ir vēlreiz. Es sasniegusi vienu U-18 izlasi un, kā zinām, pagājušā vasarā U-20 izlasi. Un tas ir mans stūpums. Paldies. Nākamais jautājums arī ir Oskaram, un mums raksta Arnis Bitmanis. Un te mēs uzzinām šo jaunu par Oskaru. Oskars līdz 9. klasē esot aizrāvies ne tikai ar basketbolu, bet arī ar dāmbreti un apmeklējis kokteilniecības pulciņu. Tāpēc Arnis vēlas uzzināt, kas bija tas izšķirošais faktors, kāpēc tu, Oskar, izvēlējies tomēr basketbolu? Jo sportista karjera nav mūžīga, bet ar dāmbreti un kokteilniecību var nodarboties visu mūžu. No tiem pulciņiem man izslēdz, man liekas, tāpēc, ka es esmu azartisks cilvēks un bija ļoti liels emocijas man. Tie pulciņu vadītāji man palūdza labāk aiziet, un tāpēc paliku tikai basketbolā. Skaidrs, paldies, Oskar, bet tā kokteilniecība varbūt kas bija tāds skaistākais priekšmets, ko tu izgatavoji? Man liekas, ļoti skaisti man sanāca viņas putenbūrītis, kurš vēl tagad stāv kokā Rujenā. Paldies! Tad pievērsīsimies Mārtiņam. Mārtiņa Māris Studāns vēlas uzzināt, kas ir pats smagākais, ar ko tev nākas sadzīvot kā profesionālam basketbolistam savā karjerā. Smagākais. Tā viena kaut ko grūti izcelt. Es nezinu, viena lieta, kas noteikti ir tas, ka mums tas režīms un darba grafiks, tas nav kā parastiem cilvēkiem. Labi, šoreiz mums gadījās, kad 18. novembris ir brīvs, tad, kad visiem ir brīvdiena. Bet citreiz, ja mums būtu 19. spēle, tad mums būtu 18. jātrenējās. Un kad tu nevari tā saplānot, ka tajos svētkos tu darīsi to un to, jo tu īsti nezini, ja tev ieliek spēle nākamajā dienā. Līdz ar to tu nevari ne svētkus pavadīt kopā ar ģimeni, neko citu tā tālāk plānot. Jo tev visi jāpakārto tikai basketbolā. Tajā sezonas laikā. Bet tu esi spēlējis kaut kur, prom no ģimenes ilgu laiku atradies, tas nav grūti. Pagājušajā gadā, visu gadu bija projām Ukrainā. Vēl tieši meitiņa piedzima maziņa, galīgi maziņa bija. Vēl joprojām maziņa. Un tad bija tā, ka, protams, katru dienu tur sazvanies Skype un tā, bet tas tomēr nav tas, ka tu esi kopā.
Tomēr tur nevarēja tā, tur es pirmo reizi, jā, es vienu reizi pa gadu biju atbraucis atpakaļ uz Latviju. Tā es visu gadu nodzīvoju Ukrainā. Un tīri fiziski, ka tomēr ir kaut kādi ierobežojumi, ir jāatsakās no daudz kā. Nav jau gluži tik traki, ka, protams, viss ir jādara, ja kaut ko arī no kaut kā, ja dari kaut ko tādu, kas varbūt nav labi tavai sportiskais formā, ja tu dari to saprāta robežās, tas jau, protams, nekādā ziņā tur netraucēs. Bet, protams, visu laiku ir jāpiedomā pie tā, ko tu dari un ko tu ēd un dzer un tādā garā. Paldies, Mārtiņ. Oskar, tev jautājumu uzdod Beāte Dzene. Kas ir tavs favorīts vai paraugs, no kā tu mācies profesionālo basketbolistu vidū? Man liekas, starp latviešu spēlētājiem pagaidām viņš vēl vairs nespēlē, bet ir Aigars Vītols, kurš arī pagājušajā gadā bija mūsu komandā, kurš ir, es domāju, ka paraugs visiem spēlētājiem un attieksmi un darbu var panākt daudz Latvijā un arī Eiropā. Paldies, Oskar. Nākamais jautājums. Jānis Junuks jums abiem jautā. Nosauciet lūdzu savus top 3 mīļākos sporta veidus, ieskaitot basketbolu. Protams, basketbols. Tad man ļoti patīk futbols skatīties un pludmales volejbols arī būt. Bet skatīties tās pārējos sporta veidus vai arī kādreiz uzspēlēt? Arī uzspēlējām un, protams, arī daudz skatāmies sporta pārraides brīvajā laikā. Mārtiņ, un tev? Jā, ja viens ir jāmin basketbols, tad būs hokejs un liet biatlons. Slēpo pats. Reti sanāk, bet esmu slēpojis. Bet interesants hokejs un arī biatlons interesants sporta veidi, ko skatīties pa televizoru, teiksim tā. Un otrs Jāņa Junuka jautājums ir tāds, vai jūs vēlētos kļūt par kādas komandas galveno treneri? Un kāpēc jūs to vēlētos, ja vēlētos, Mārtiņ? Es pašlaik, es domāju, pēc basketbola karjeras beigām netaisos sev saistīt ar basketbolu trenēšanu. Varbūt ar basketbolu kaut kādā mērā es būšu saistīts, bet par treneri pašlaik tas neietilpst. Man nav tādas domas vispār galvā. Varbūt pēc 5 gadiem kaut kas mainīsies, 5, 10, bet pašlaik es tiešām sev neredzu kā treneri. Un es gribētu kļūt, un tas ir arī viens no maniem varbūt tādiem maziem sapņiem, ko es gribētu arī sasniegt pēc savas basketbolistu karjeras, jo tas treneru darbs man ļoti patīk, un tagad jau man ir sanācis pie daudziem treneriem trenēties, kaut ko jau es no tā iegūstu, un varbūt pēc tiem vairākiem gadiem varēšu kaut ko likt lietā no tā, ko es jau tagad māku. Paldies, puiši, par atbildēm. Kurš no jautājumiem jums katram patika vislabāk? Par to, kas ir grūtākais tajā basketbolista dzīvē. Tā, šo jautājumu uzdeva Māris Studāns. Tad Mārim arī tiek īpašā balviņa no basketbola kluba Jēkabpils. Oskar, un kas tev patika vislabāk? Man patika vislabāk Arņa jautājums par Damri. Tātad Arnis Bitmanis arī ir otrs šīs dienas laimīgais, kurš iegūst jauko balviņu. Tātad nākamnedēļ mums raidījumā viesosies basketbola kluba Jēkabpils spēlētāji, mūsu novadnieki Edgars Leja un Artis Arnītis. Un es aicinu iesūtīt jautājumus viņiem uz e-pastu studija@radio1.lv un gaidīsim šos jautājumus līdz otrdienai, un tad klausieties atbildes trešdien raidījumā Bumba grozā. Un tāpat kā šodien arī basketbolisti izvēlēsies viņiem visvairāk iepatikušos jautājumu, un šī jautājuma iesūtītājs tad arī saņems īpašu balviņu. Un tas arī šodienas raidījumā ir viss. Paldies, ka klausījāties. Paldies, Oskar un Mārtiņ, ka atnācāt pie mums šodien. Klausītāji, tad uz sadzirdēšanos nākamnedēļ un uz tikšanos tribīnēs. Atā! Visu labu!